veselīgs uzturs, svaigs gaiss, sportisks nodarbes. Kas vēl būtu tāds, lai mēs varētu teikt, jā, es rūpējos par savām aknām? Es domāju, tad tu minēji to uzturu. Un es domāju, ka mēs esam tie, kas iet uz veikaliem, visi mēs esam diezgan lieli ienaidnieki aknām. Jo mēs sapērkam mazliet pa daudz. Un aknā ir ļoti gudra, un viņa cenšas visu sastrādāt. Tā kā, ja dārzā izaug tur 10 āboli, tad viņam visus 10 sastrādās. Tas nav tā kā mēs kādreiz paņemam tikai 2, un tie 8 varbūt tur paliek. Tas, kas nonāk organismā, aknas centīsies visus sastrādāt. Un līdz ar to, ja mēs mazāk uzņemam vai uzņemam tik, cik reāli ir vajadzīgs, viņas ir priecīgas. Un viņas māja mums ar roku. Bet, ja mēs viņai iedodam lielāku slodzi, un, diemžēl, Rietuma Eiropā tā ir, tad viņai jāstrādā ir daudz vairāk, un bieži vien viņa atstāja rezerves. Un bieži vien tās rezerves viņa atstāja pie sevīm, un tad arī veidojās šī taukainā akna, un tad mums veidojās arī daļai no mūsu paziņām arī tādi, nosēdumi ar nevajadzīgiem depozītiem, un tos mēs saucam par tauku depozītiem. Depozīts bankā ir labi, bet depozīti mūsu organismā nebūtu nav tik labi. Tas nozīmē, ka tādos gadījumos mēs tālāk varam ņemt hepasanintens? Jā, hepasanintens ir vēl viena tāda laba īpašība, ka tehnoloģiski jau pēdējos 15 gadus vairs neizmanto tā kā esenciālos fosfolipīdus, bet paņem tikai to labāko no viņa, un tā ir galva no esenciālā fosfolipīda. Un tad, kad tas esenciālais fosfolipīds nonāk aknās, viņš uzreiz pievelk tās astes lipīdu klāt un samazina tauku daudzumu aknās. Tā kā šis jaunais hepasanintens ir tiešām vērtīgs produkts,